Apvienojoties Amatas, Drabešu, Nītaures, Zaubas, Skujenes pagastiem, izveidojusies novada teritorija 742 kvadrātkilometru platībā. Kopējais iedzīvotājs skaits 2017. gada sākumā bija 5878. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Amatas novada domē ievēlēti 15 deputāti no partijām Zaļo zemnieku savienība, Vienotība un Vidzemes partija. Esiet sveicināti, skatītāji! Pašvaldību vēlēšanas jau 3. jūnijā un Vidzemes televīzija turpina priekšvēlēšanu diskusiju ciklu Novadi izvēles. Šodien runāsim par plāniem un iecerēm Amatas novadā. Šo sarunu vadīšais Krista Tuča. Šodien studijā ir Amatas novada domes deputātu kandidāti. Zaļo un zemnieku savienības un partijas Vienotība pārstāve Elita Eglīte. Labdien! Labdien! No Sirds Latvijai pārstāvis Edgars Mednis. Labdien! Labdien! Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK pārstāvis Indars Upīts. Labdien! Labdien! Amatas novadā pašvaldību vēlēšanās piedalās arī Vidzemes partija, taču viņi no dalības šajā pārraidē atteicās. Šajā brīdī gan uzklausīsim katru no jums, lai uzzinātu, kas tad ir tie galvenie darāmie darbi, ko vēlaties paveikt, ja jaunajā sasaukumā kļūsiet par domes deputātiem un ko kā svarīgāko esat iekļāvuši priekšvēlēšanu programmās. Katram no jums laiks izteikties 2 minūtes, un pirmajai došu vārdu Elitai Eglītei. Lūdzu. Partija apvienība, Zaļo zemnieku savienība un Vienotība šajās vēlēšanās startēja ar sarakstu, kurā vienlaikus grib izdarīt lielas lietas, apvienojot pieredzi ar jauniem spēkiem. Mūsu vēlēšanu sarakstā ir iekļauti daudzi jauni brīnišķīgi cilvēki, kur dzīvo dažādās Amatas novada teritorijās un kuri jau ar iepriekšējo darbu ir pierādījuši, ka viņiem nav vienaldzīgs Amatas novads, ka viņi ir gatavi savus spēkus un iegūto labo izglītību un pieredzi pielietot Amatas novadā. Es varētu šeit minēt Eriku Baueru, mūsu sporta dzīves organizatoru, kurš liels lietas jau sasniedz un dzīvo mūsu teritorijā un gatavs kļūt par deputātu. Mārtiņu Steinu, organizācijas Nītauriņu vadītāju, Lindu Abrāmovu, Jaunu kundzi, kas no Somijas atgriezās ar ģimeni, šobrīd strādās EAEQ, Ritu Bukovsku, kas vadot skolu, vienlaikus arī nevalstiskā sektora vadītāji. Protams, ka mūsu sarakstā ir arī pieredzējuši deputāti, kas ir strādājuši jau ilgāku laiku. Arī es pati Amatas novadā strādāju ilgi, esmu piedalījusies 2, tā teikt, Amatas novadu izveidošanā, un man liekas, ka ir ļoti svarīgi tieši šo pieredzi nodot. Un tie galvenie uzdevumi, kurus šobrīd šis partija apvienības saraksts saredz, ir tautsaimniecības attīstība, ar veselu virkni uzdevumiem, kuri jau ir uzsākti, kuri, protams, prasa nekavējošas rīcības. Mēs runājam par ārējušiem, kā Eiropas kultūras nozīmes turismu objektu. Mēs runājam par vairākiem projektiem, kas ir saistīti ar Vidzemes šoseju, kas iet mūsu teritorijai. Mēs savā attīstības programmā runājam par to, ka mēs katram no šiem novadiem saskatām izaugsmes iespējas konkrētās jomās, kas ir saistīts gan ar šo novadu atrašanās vietu, gan piekļuves vietu šiem novadiem. Mums ir gatava savu mārketinga stratēģiju, kas ļautu tieši katrai no teritorijām meklēt to unikālo un pievilcīgo mūsu valsts kontekstā, lai attīstītos arvien labāk, lai mums nesamazinātos vairāk iedzīvotāju skaits un cilvēki izvēlētos par savu dzīves un darba vietu Amatas novadu. Jā, paldies jums. Tagad vārds Edgaram Mednim. Lūdzu. Labdien, Vidzemes novadu ļaudis. Partija no Sirds Latvijas startēja pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās. Tāpat kā Zaļo zemnieku un Vienotības pārstāvji apvieno gan pieredzi, gan jaunību. Mūsu sastāvā ir ļoti pieredzējis deputāts, kurš strādā 8 gadus Amatas novada pašvaldībā, Āris Kazerovskis. Tajā pat laikā mums ir cilvēki, kuri ir izceļojušies darba meklējumos Anglijā un šobrīd atgriezušies Latvijā ar jaunības ambīcijām un sparu, ir izveidojuši savus uzņēmumus un pilnīgi un skaidri pateikuši sev un pārējiem jauniem cilvēkiem, ka mūsu vieta ir šeit. Mūsu sastāvā ir viens no 26 Latvijā startējušiem vidusskolēniem, kurš arī pateicis, gribu dzīvot šeit, šī novadā, meklēt savas iespējas un dzīvot šeit. Tātad mēs redzam, ka bez tiem labajiem darbiem, kas izdarīti Amatas novadā, ir virkne
lietu, kuras nav uzsāktas vai ir aizmirstas vai kaut kādu iemeslu pēc vienkārši noliktas tālākiem laikiem. Un mēs esam gatavi viņas risināt. Pirmais no pamatjautājumiem, ko mēs esam izvirzījuši, tas ir tāds, kad milzīgi plašais Amats novads no Cēsu pievārds līdz Mālpils robežai 50 km garumā, sastāvoši no 5 pagastiem, no atsevišķām pašpārvaldēm, tomēr, kā mūsu valsts, ir bez galvaspilsētas. Ir 8 gadi, ir bijušas domas par centra veidošanu, un tas nav izdarīts. Šobrīd, nezinu kādu iemeslu pēc, tomēr galvaspilsēta administrācija atrodas citā novadā, Cēsu novadā. Tad mūsu uzdevums ir pirmkārt visu administrāciju pārcelt uz mūsu novada, uz Ģikšu kultūras centru, kur ir piemērotas, izremontētas telpas, sakārtot apkure, skaista sakopta apkārtne. Tas ir reāls centrs, kur mēs varam visi pulcēties un lemt mūsu novada likteni. Tas pirmais. Nākošais mēs redzam, kad novadā, neskatoties pūliņiem, apsaimniekot savus dabas resursus, ir pieļauts ļoti milzīgas kļūdas. Ja? Un tas ir dabas resursu sakārtošana, mūsu atraņu sakārtošana, kur novada pašvaldība maksājas soda naudas par izsaimniekotām atradnēm. Mēs vēlētos pirmkārt veikt revīziju, indemnizāciju mūsu atradnēs, sakārtot tās, izveidot tā, lai viņas būtu visos pagasta novados viegli pieejamas gan projektu realizācijai, zemnieku saimniecību un citiem uzņēmumiem tūmā, jo pārvietošanas izmaksas pārsniedz pašu resursu grants un smilts izmaksas, tām jābūt katrā pagastā. Tas ir pašvaldības uzdevums sakārtot šīs jomas. Jā, šajā brīdī teikšu jums paldies. Mēs pavisam noteikti vēl sarunas gaitā varēsim ieskicēt dažus no šiem problēmu jautājumiem. Visbeidzot, došu vārdu Inderam Upītim, lūdzu. Vispirms vēlos uzsvērt to, ka esmu gandarīts ar savu komandu ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Arī šogad startēt pirmo reizi Amats novada domas vēlēšanās. Un mēs esam izveidojuši ļoti spēcīgu komandu, kurā ir dažādi jomu pārstāvi, cilvēki ar bagātīgu gan dzīves, gan arī darba pieredzi. Mūsu komandā ir gan pensionāri, gan arī uzņēmēji, kuri nodibinājuši arī savas firmas un sniedz arī darba vietas arī citiem novada iedzīvotājiem. Mūsu komandā ir arī ekonomisti, kas arī skatās uz to, kas un kā notiek Amats novadā un kam piešķirt vislielāko nozīmi. Mūsu komandā ir arī pedagogi, kuriem ir vistiešākā saikne ar Amats novada iedzīvotājiem, ar vecākiem un ar ikdienā uzklausa vecāku domas, vecāku viedokli par to, kas notiek Amats novadā. Tāpat mūsu sarakstā ir, protams, arī ļoti daudz Amats novada izglītības iestāžu vadītāji, kuriem ir ļoti liela pieredze, un arī viņi redz, kas un kā notiek Amats novadā un ko darīt lietas labā, lai arī viena un otra situācija arī varētu uzlabot. Mūsu Nacionālās apvienības programmā ir ietverti, manuprāt, 3 un ļoti būtiski atslēgas vārdi, proti daba, cilvēks un attieksme. Uz zem katra no šiem atslēgas vārdiem apakšā var definēt ļoti daudz un dažādas jautājumus, kas ir ļoti būtiski Amats novada iedzīvotājiem un viņu ikdienai. Proti, mēs esam ļoti nopietni domājuši arī par zaļo domāšanu, kas viennozīmīgi būtu arī kā atslēgas punkts variantam, lai samazinātu, pieņemsim, komunālo pakalpojumu finansu rēķinu. Tāpat mums ir ļoti svarīgs ik viens cilvēks, un es saprotu, ka demografiskā situācija valstī ir tāda, kāda viņi ir, un to, protams, arī ietekmē arī situācija Amats novadā. Un šajā gadījumā mums ir jāvērš uzmanību uz tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir palikuši Amats novadā, un kas tiešām arī patriotiski grib palikt. Bet ir viena nianse, un tā viena nianse ir saistīta proti ar darbu. Ja, jo darba situācija Amats novadā ir tāda, kāda viņi ir, un šeit mēs redzam pozīciju, kā to varētu veicināt. Protams, pašvaldība nav institūcija, kas rada darba vietas. Pašvaldība ir institūcija, kas var motivēt pēc iespējas vairāk arī šo darba vietu.
Nākamais jautājums ir attieksmes jautājums. Attieksmes jautājums vienam pret otru. Un šajā gadījumā ir jādomā, ko mēs varam darīt lietas labā, lai amatsnovada iedzīvotāji arī iekšēji varētu uzticēties amatsnovadam. Lai viņi nāktu, lai viņi runātu, lai viņi dalītos savās lietās un savās pozīcijās, kas viņiem ir ļoti svarīgs. Un tāpat arī iesaistīt amatsnovada iedzīvotājus dažādus ļoti būtisku jautājumu risināšanā. Tāpat arī daudz un citi jautājumi, kas man ir ļoti svarīgi. Protams, mēs nesolam gaismas pilis, bet mēs solam tās lietas, ko mēs arī tiešām varam īstenot, varam realizēt. Jā, šajā brīdī arī teikšu jums lielu paldies, jo, kā jau es minēju, tūliņ arī mēs turpināsim mūsu sarunu un runāsim par dažādiem problēmu jautājumiem, tas pēc brīža. Mūsu sarunas nākamajā daļā katram no jums būs iespēja izklāstīt kādu problēmu situāciju, ko jūs uzskatāt par galveno amatus novadā un kam plānojat pievērst pastiprinātu uzmanību, ja kļūsiet par domas deputātiem. Vēlēsimies arī no jums dzirdēt ne tikai šo problēmu situāciju, bet arī tās potenciālo risinājumu. Vispirms došu vārdu Edgaram Mednim. Kas būs šī problēma situācija? Es ļoti vienkārši šo ikdienas situāciju minēšu. Tāda konkrēta vietā amats novadā Zaubas pagastā Līčupas upe. Māju nosaukums Nīgalis. Pāri upei Līčupei ir caurteka. Regulāri šo caurteku palu laikā pārauj palu ūdeņi. Tātad ceļš ir slēgts. Es kā zemnieku saimnes īpašnieks pa šo ceļu regulāri braucu un pavasarī atduros ir slēgts. Man jābrauc 20 km riņķī līkums. Tātad situācija ļoti vienkārša. Turpat blakus Līčupas upes pirms Leitecē ir cita caurteka. Padomju laikos uzbūvēta. Mēs varam nomērīt diametru. Tā nekad netiek pārrauta. Tālāk uz leju ir Līčupas bijusī sporta bāze. Arī caurteka un nekad netiek pārrauta. Ļoti vienkārši saimniecisks risinājums. Jāpaņem mērlente, jāaizbrauc uz abām caurtekam un jānomēr diametrs, kāds ir caurpuldes daudzums nepieciešams, lai šis ceļš netika izskalots. To tad mēs izdarīsim, paņemsim mērlenti. Un tad šī bezpāla laikā vasarā nomainīsim pie Nīgalēm atbilstoša diametra cauruli un granti pievedīsim no turpat Zaubē atvērtā karjera, nevis vedīsim 50 km attālumā no cēsīm. Tad būs gan minimāli izdevumi un viņi nebūs jāatkvarto katru, ūdeņiem bagātu gadu. Jā, paldies. Tagad uzklausīsim Inde Rupīša atbildi saistībā ar tikko dzirdēto problēmu situāciju. Šajā gadījumā es arī uzskatu, ka ļoti prātīgs variants iet pašiem apsīties to lietu situāciju kā tādu. Es domāju, ka arī amatas novada pašvaldībā ir arī atbilstošas institūcijas, kas arī pārstāv, kas ar to arī varētu pavisam mierīgi nodarboties. Un atbraukt, apskatīties. Es saprotu, ka mēs arī paši saviem spēkiem varam to darīt, bet varam arī iesaistīt cilvēkus, kas šajā jomā arī ir profesionāli. Un tas ir tikai apsveicami, ka mēs redzam, ka mēs pamanām šādu veidu lietas un situācijas un arī esam gatavi paši tajā iesaistīties. Un kas ir pats galvenais? Arī iesaistīt amatsnovada iedzīvotājus, jo es domāju, ka amatsnovada iedzīvotāji ir arī gana tālredzīgi, un arī viņi ir gatavi sniegt savu palīdzīgo roku. Jā, paldies. Un kādu risinājumu piedāvās Elīte Glīte? Jā, vispirms mums jau šobrīd ir darbinieki, kas varēs šo jautājumu risināt. Un, protams, kad viņi noteikti klausās šo televīzijas sižetu, droši vien, ka jau paši pieņems savas rīcības un darbu, kas viņiem visnotaļ bijis iespējams. Par to, ka pašvaldība apsaimniekos grantus, karjerus, mežus, es domāju, ka ir ļoti pareizs man kolēģi uzstādījums, ka jāiesaist iedzīvotāji. Es būtu ļoti priecīgi, ka šajā nākošajā pēc vēlēšanām periodā amatas novadā veidotos pašvaldības uzņēmumi, kur tad nodarbotos ar šiem jautājumiem. Jo mēs esam viena no retajām pašvaldībām, kuras sev lielās teritorijas izkliedes pēc joprojām pati nodarbojas gan ar komunāliem jautājumiem, gan ar ceļiem, gan dažādu apkuras jautājumiem un visiem pārējiem jautājumiem, kur veselā virknē lielākoties Latvijas pašvaldība to dara. Pašvaldība atvasinātu uzņēmēju darbības formas, kuras tad var lietot šīs metodas, par kurām runāja mani šīs dienas sarunas partneri.
Jā, paldies. Nākamajam došu vārdu Inderam Upītim. Tad arī no jums vēlamies dzirdēt problēmu situāciju, problēmu jautājumu, ko jūs uzskatāt par galveno Amatas novadā un, protams, arī neiztikt bez potenciālā risinājuma. Vārds jums. Amatas novada pašvaldība, protams, ir gan atsaucīga dažādu jautājumu risināšanā. Tas mans uzsvers arī, tāpat kā kolēģim, vairāk ir uz tādiem saimnieciskiem dabas jautājumiem, kā tie tiek risināti. Un šajā gadījumā es tomēr gribētu, jo ir lietas, kas tiek risināts gan raiti, nenoliedzami, un ir lietas, kas varbūt dažādu apstākļu pēc vai ir aizkavējušās, vai ir iesaldētas. Un šajā pozīcijā man ir viedoklis aicināt kopā Amatas novada iedzīvotājus, vai kādā konkrētā domu grupā, vai kā organizācijā vai biedrībā. Jo, kā es arī iepriekš minēju, un arī pats personīgi esmu saskāries ar to, ka Amatas novada iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi. Un viņi ir gatavi palīdzēt viens otram. Un šajā gadījumā tad būtu tā apvienība, kur mēs varētu sanākt kopā, runāt un diskutēt par tiem jautājumiem, par aktuālām lietām, kas ir Amatas novadā un kam vajadzētu pievērst uzmanību. Un tajā būtu ļoti milzīgs spēks. Un tad arī ar kādu kopīgu ieceri, ideju, arī doties pie deputātiem, to iesniegt un arī palīdzēt, arī paši palīdzēt to veiksmīgi realizēt. Un tas, kas būtu no manas puses, kas būtu arī gatavs, arī būt tās domu grupas, organizācijas vai biedrības, arī vadītājs un kultivētājs. Ja mēs tagad noprecizējam šo te problēmu situāciju, lai arī jūs pārējiem kolēģiem būtu vieglāk sniegt atbildi, vai es pareizi esmu sapratusi, ka jautājums ir par šo te līdzšinējās iespējams komunikācijas trūkumu starp iedzīvotājiem? Šajā gadījumā stāsts ir par iedzīvotāju iesaisti, iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu un par to, ka mēs arī esam gatavi iesaistīt iedzīvotājus dažādu veidu jautājumu risināšanā. Jā. Tad kādu risinājumu šai problēmai saredzat jūs, Eglītes kundze? Mūsu vēlēšanu programmā ir rakstīts, ka Amatas novadā attīstīsim kopienu centrus. Ar kopienām mēs arī saprast tās iedzīvotāju grupas, kurām būtu aktuāls kāds konkrēts jautājums savā teritorijā, kur viņi dzīvo. Vai tas būtu lielāks vai mazāks teritorijas apvidus. Es vēlreiz atgādinu, ka Amatas novads sastāv no 16 brīnišķīgiem ciemiemiem un 51% iedzīvotāji, kas dzīvo lauku viensētās. Un vienmēr šis izaicinājums un vienmēr šis uzstādījums, cik tālu tas ir svarīgi man un visam novadam, būs atšķirīgs no teritorijām, kurām ir vienots liels centrs, skaista pilsēta vidū vai kāds cits apdzīvota vieta, kas ir. Tā ir mūsu gan izaicinājumi, gan mūsu skaistums, kas vienlaikus prasa šo risinājumu. Mēs to saskatītu ar kopienu centriem. Vai varat mazliet sīkāk precizēt, kā jūs to redzat, šos te kopienas centrus? Tā ir fiziska kāda vieta, kur jebkurā brīdī iedzīvotājiem vietas, kur iedzīvotājiem pulcēties mums netrūkst. Mums droši vien vajag vēl vairāk attīstīt darbu ar cilvēkiem, par ko šeit tiek runa, jo mums ir gan kultūras nami, gan sabiedriskie centri, gan dienas aprūpes centri. Es domāju, par telpu jautājumu mūsu novadā nav problēmas. Jautājums vienmēr ir par to, kā šo jautājumu izvirzīt un cik cilvēkiem viņš ir aktuāls. Jo, protams, ka mēs diezgan bieži saskaramies arī teritorijas plānojuma apspriešanā un citu svarīgu jautājumu apspriešanā, ka iedzīvotāji iesaiste nav pārāk liela, jo viņš redz šo problēmu attālināt no sevis. Jā, paldies, un tagad uzklausīsim šīs problēmas potenciālo risinājumu Edgara Meģņa skatījumā. Es uzskatu, ka mums ir visas iespējas izveidot visu novadu un Latviju vienojošā pasākumā. Mēs esam unikālā vietā Latvijā, kurā, ja Latvijā vidēji valstī ir 500 līdz 600 mm nokrišņu gadā, tad pie mums viņi ir pārsniedz 700, kas ziemas periodā izpaužās kā sniega sega, dabīgā sniega sega. Šīs sniega segas trūkums 3 gadus pēc kārtas ir traucējis izveidot valsti apvienojušu pasākumu slēpojums apkārt Elaugstam. Bet mums šie apstākļi ir daudz labāki un ir bijušas senas tradīcijas, ir bijusi līčupu slēpošanas bāze, kur ir likvidēta. Tāpat laikā mēs visi kopīgi šī novadā varam izveidot šo masveida slēpošanas pasākumu, teiksim, amata vai 1. aprīļa joks, jo mēs to varam darīt arī 1. aprīlī, ne šogad, bet citus gadus. Tad šī ir tā vieta, kur mēs satiekamies visi.
Un pirmsākumi ir bijuši pavisam nesen. Ir pie mums braukuši cilvēki no Talsu Biatlona kluba, no citām vietām. Jā, vienkārši tas šobrīd ir apsīcis pilnīgi. Mēs esam gatavi atjaunot visā valsts mērogā. Jā, man šķiet, ka jūs jau nu pat kā izstāstījāt šo savu problēmu situāciju, mazliet vēl tādu pussolīt paiesimies atpakaļ. Gribējām dzirdēt arī no jums to potenciālo risinājumu tieši saistībā ar šo saziņu, iedzīvotāju saziņu tieši ar domu. Varbūt šajā brīdī varam dzirdēt no jūsu puses. Saziņu ar domu? Jā, kā uzlabot un kā vairāk iesaistīt Amatas novada iedzīvotājus domes darbībā un arī lēmumu pieņemšanas un plānošanas procesos. Būtībā ir citas vietas, kur tas ir atrisināts. Teiksim, Anglijā ir padomu došanas speciālista vieta pašvaldībā, kur cilvēks līdzvērtīgs juristam sniedz uz ļoti vienkāršiem jautājumiem iedzīvotājiem atbildes. Pie mums daudz cilvēku uz elementārām lietām nezinu šīs atbildes, kā ierakstīts zemes grāmatā un tā tālāk. Tātad šī ir štata vieta, kuru mēs varētu pēc grafika pārvietot pagastu pārvaldēm, un cilvēks zināmā laikā, zināmā dienā atnāk sev un noskaidro šos jautājumus. Ja? Kas attiecas uz administratīvo darbu, uz saimniecisko darbību, uz risināmiem jautājumiem. Jā, paldies. Laiks uzklausīt trešo problēmu situāciju, tāpēc došu vārdu Elitai Eglītei. Lūdzu. Par pašu lielāko jautājumu mēs uzskatām uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu radīšanu. Un šobrīd šī jautājuma risināšanā mūsu atslēgas vārdi ir saglabāt tās uzņēmējdarbības formas, kas jau šobrīd ir labi attīstītas, ka tas ir kokapstrādes uzņēmumi, kuriem ir vesela virkni jautājumu pie pašvaldības, lai tālāk attīstītos. Parasti tie ir ceļu jautājumi. Mēs to uzskatām par jaunām iecerēm un jaunu darba vietu radīšanu caur uzņēmējdarbības formām, kas saistīts ar turismu. Tādā gadījumā gribu teikt, ka lielisks piemērs ir Zaubas kulinārais festivāls, kurš šobrīd ietilpst Eiropas gastronomiskā kulinārijas mantojuma saglabāšanas programmā. Un šajā gadā mēs ceram jau sagaidīt pirmās turistu grupas, kas būs ne tikai viesi, bet arī pircēji daudz veidu produkcijai. Mēs redzam šīs iespējas radīt jaunas darba vietas caur topošo billes melturu prasmu ciematu, kurā vienlaikus jau izmantojot esošo amatu māju un izmantojot ārējušu ezeru pili, mēs veidot lielu turismu produktu, kurš būtu pieejams cilvēkiem no visas Latvijas, nebaidos teikt arī no Eiropas, jo šī projekta iecerēs jau ir šobrīd piesaistīt gan Eiropas finansējums, gan piesaistīt privātie investori. Es domāju, ka tie ir ārkārtīgi lieli projekti, kur dos atsparu visam novadam, kas radīs jaunas darba vietas un piesaistīs jaunas iedzīvotājus. Tad šis problēma situācija un problēma jautājums ir par uzņēmējdarbības attīstības instrumentiem un veidiem. Ja? Kas par šo problēmu ir sakāms Edgaram Mednim? Ko tad darīt ar uzņēmējdarbību, kā attīstīt? Protams, no pamata budžeta ieņēmumiem pirmo daļu viņam iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tad strādājušie iedzīvotāji, kuri reāli strādā un maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas tie ir cilvēki, kuri strādā uzņēmumos. Ja? Tas nozīmē, ka gan pašvaldības budžets, gan viņi ir reāli piesaistīti šai vietai. Tas ir pamatjautājums uzņēmumu radīšana. Reāli ir dzīvojamais fonds pamatā. Tad Eglītes teica, 51% dzīvo viensētās, kuri paši nodrošināti pamatā savās saimniecībās lielās pilnībā un mazās daļēji. Tad ciematu tūmā ir nepieciešami uzņēmumi. Mēs esam ielikuši arī programmā radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmumu radīšanai ciematu tūmā. Protams, to neizveidos pašvaldība, to var izdarīt tikai ar idejām apveltīti uzņēmīgi cilvēki. Jā. Amats novadā viņi ir un labprāt balstītu, lai viņi paplašina savas ražotnes, jo viņiem jau ir idejas, viņiem ir iestrādes. Ja? Lūdzu, nāciet, turpiniet, strādājiet tādās vietās, kur šie uzņēmumi nav. Apstājies kokstrādes uzņēmums Kujenē, ja, un sagrūs ēka, ja, bet vieta ir brīva. Lūdzu, nāciet. Lūdzu, ir pustukšs amatciems, ja, ar pamatiem 10 gadu garumā, neapdzīvotām ēkām, bet ir reāls dzīvojamais fonds, trūkst darba vietas. Kaut gan Ieriķos ir visi mūsu lielie uzņēmumi, šeit ir pustukšs teritorijā. Puse ir darba izdarīta. Dzīvojamais fonds ir, lūdzu, uzņēmums.
nepieciešams uzņēmums. Jā, tas ir visiem problēma, bet tas ir pamatā cilvēks apveltīts ar idejām. Jā, paldies. Kā ar situācijas risinājumu Indara Upīša skatījumā? Vārds jums. Vispirms mans viedoklis būtu tāds, ka pievērst uzmanību jau šobrīd arī esošiem uzņēmējiem viennozīmīgi. Aicināt viņu sanākt kopā un būt kā pamatam varbūt jauniem uzņēmējiem, kas savas ieceres un idejas ir saistījuši ar uzņēmējdarbību. Es domāju, ka šeit būtu ļoti svētīgs veiksmes stāsts no uzņēmēju puses viedokļa, kas arī motivētu pārējos cilvēkus arī atvērt savu uzņēmējdarbību. No Amats novada pašvaldības puses es zinu, ka jau tiek lietas darīts un arī popularizēt caur daudz un dažādām izstādēm. Tāpatās arī, protams, lai sāktu savu uzņēmējdarbību, viennozīmīgi ir jābūt savu veidu zināšanām. Un šajā gadījumā būtu ļoti svētīgi, ja Amats novada pašvaldībā būtu cilvēks, kas varētu konsultēt jaunus uzņēmējus, uzsākt savu uzņēmējdarbību. Un kā arī ir cilvēki, kas ar savu sirdi un dvēseli raksta projektus, piesaistot Eiropas līdzfinansējumus arī vienu otru projektu realizēšanā. Un arī tā būtu tā niša, ko varētu izmantot arī jaunie uzņēmēji, veicinot jaunas darba vietas Amats novadā. Jā, paldies jums par problēmu situāciju izklāstu un, protams, arī risinājumu, iepazīstināšanu ar risinājumiem. Pēc brīža mēs jau sarunu arī turpināsim. Diskusiju turpināsim ar vēl vienu problēmu, kas Amats novadā ir ļoti sasāpējusi, proti slikto ceļu stāvokli. Šogad jau noritēja Amata novadas pašvaldības organizēta akcija Brūkt ceļi, brūkt dzīves, lai pievērstu uzmanību katastrofālajam ceļu stāvoklim. Līdz ar to, kāds tad ir tas turpmākais darbības plāns, lai risinātu šo problēmu? Un pirmajam došu vārdu Edgaram Mednim. Mēs šim jautājumam pieskārāmies. Ceļi, tas ir karjeri, grants karjeri. Tātad tādās vietās, kur kokvedēji ir izdangājuši līdz pamats slānim, elementāri jāpievēt grants. Vismazākās izmaksas būs karjers katrā pagastā. Pašvaldības karjers, viņš nav jāvada milzīgā tālumā. Tas ir elementāra lieta. Tad nākošais būtībā ir saistīts ar visas valsts iedalīto speciālo budžetu. Ja, viņš mums ir pārsniedz nedaudz 200,000 eiro. Ja, tad viss tas saistīts ar kopējo valsts līmeni, ko mēs šobrīd iespaidot maz varam. Nākošais, protams, konkursu rīkošanai tie noteikumi vajadzētu būt tādi, kas atbalsta mūsu vietējos ceļu uzturētājus. Reāli dzīves situācijā rāda to, ka man pie manas lauksaimniecības piebrauc greiders ar karti rokā un prasa, kur te ir nākošā māja. Cik no kurienes tas atbrauc? Es no Saulkrastiem. Viņš uzvarējis konkursā, viņš ar greideri, bet kā tu no Saulkrastiem atbrauc? Jā, tiešām ar greideri atbrauc no Saulkrastiem. Greiderēt ceļus Amats novadā. Protams, ir lētākais piedāvājums, milzīga firma. Nē. Mēs atbalstām savus uzņēmējus, savus cilvēkus, kas strādājuši šiem ceļiem iepriekšējos gados, pazīst katru akmeni un gatavs man ar dūri dot, ja es pie sava šķēršļa, pie akmens neesmu iespraucis mietu ziemā, lai viņš to redzētu. Un mēs saviem cilvēkiem. Viņi pazīst mūs un pazīst ceļus un pazīst katru līkumu. Jā, paldies. Vārds Indaram Upītim. Kas jums ir sakāms par šo tik tiešām sasāpējušos jautājumu? Šeit, protams, gribu uzsvērt, ka Amats novadā ir gan pašvaldību ceļi, gan arī valsts ceļi. Un valsts ceļu, teiksim, uzkopšanas darbi ir, protams, uzturēšanas darbi tādi, kādi viņi ir. Es varbūt saskatu šeit lielāku jēgu un vērtību tīri kvalitātes uzlabošanā. Proti, esam runājuši ar Amats novada iedzīvotājiem, kuri jau entos gadus dzīvo Amats novadā, un viņi var salīdzināt to kvalitāti, kā tā ir bijuši pirms vairākiem gadiem, kā tā ir šobrīd. Un es domāju, arī ar kvalitātes uzlabošanos viennozīmīgi arī grants seguma atjaunošanas
biežums būtu krietni, varbūt ne tik bieži kā šobrīd. Un arī es redzu sadarbības iespēju arī ar mūsu amatnovadu iedzīvotājiem, kuriem arī šobrīd ir resursi. Proti, var piedāvāt gan savu grāntu, gan arī pakalpojumus un veikt lielāku sadarbības iespēju konkrēti arī ar viņiem. Jā, paldies. Tagad uzklausīsim Elites Eglītes viedokli un varbūt mazliet arī ne tikai to potenciālo risinājumu, bet par to, kā tad sokas ar šo te akciju, kā es minēju, brūkt ceļi, brūkt dzīves. Akcijas katrs mērķis ir pievērst uzmanību. Mēs arī esam pavērtējuši atpakaļ, un paldies Vidzemes televīzijai, ka mūsu pēdējo 5 gadu sižeti vienmēr aprīļa mēnesī ir aptuveni vienādi par neizbraucamiem otrās šķiras valsts grants autoceļiem. Ar to gribu teikt, ka pat lielākā bēda mūsu teritorijā ir otrās šķiras valsts grants autoceļi, kur tīkls ir ļoti plašs, un kur patiesībā jebkuram iedzīvotājiem, izbraucot no pašvaldības vai no savu privātā ceļa, pa šo ceļu jānokļūst uz kādu pirmās šķiras ceļu un vēl tālāk. Līdz ar to akcijas rezultātā mēs esam pirmkārt ieguvuši diezgan labu informāciju par atsevišķiem sāpīgajiem punktiem, kurus vēl līdz šim nezinājām, un joprojām iegūstam šādu informāciju. Otrām kārtām mēs paši esam mēģinājuši šīm lietām paskatīties savādāk, jo neapšaubāmi, ka strādājot ilgu laiku, ierobežotu budžeta apstākļos, darbiniekiem un visiem mums izveidojas vienāds priekšstats, kā tad mums jārīkojas, ka greiderēt sāksim māja mēnesī, otrais darīsim uz Jāņiem, trešo reizi vēl, kas, protams, tādai akcijai sākoties ļāva secināt, ka, piemēram, šajā gadā mēs greiderēšanu varējām uzsākt daudz agrāk. Iepirkuma procedūra, par kuru šeit minēja partija no Sirds Latvijā, ir jāievēro visiem, arī pašvaldībām. Mēs aktīvi aicinām piedalīties vietējos uzņēmējus, bet izņemot sniega tīrīšanu, citos darbos ir diezgan mazi vietēji uzņēmumi, kur ir gatavi startēt pēc tiem nosacījumiem, kāda ir iepirkuma procedūrā. Un par minēto greideru Amatas novada pašvaldība maksā par greideru pakalpojumiem. Par vešanu no saukrastiem noteikti nē. Tas šīs firmas, lielas firmas, iespēja nodrošināt to visām pašvaldībām. Viņi startē ne tikai mūsu novadā, bet arī Līgatnē, Cēsīs un visā pievārtē Vidzemes. Bet tas varbūt ir valsts jautājums par iepirkuma procedūrām un par šīs procedūras nosacījumiem. Akcijas rezultātā mūsu doma ir, ka droši vien arī mums tāpat kā valstī ir jāizvērtē vēl jau vairāk prioritārie ceļi. Mums ir šo prioritāro ceļu saraksts, ko, protams, prasa likums un ceļu naudas izlietošanas programma. Mēs viennozīmīgi iestājāmies par to, ka tiktu atjaunots autoceļu fonds, jo resurss, kur saņem mūsu ceļi, ir nepietiekošs. Viņš ir pārāk maz gan pašvaldībai, gan autoceļu uzturētājiem. Un tikai papildus resursu prioritāriem ceļiem var ļaut šos ceļus uzturēt labākā kvalitātē un radīt iespēju iedzīvotājiem izmantot labākus ceļus. Mēs akciju turpināsim. Šobrīd ir daudz cilvēku, kas izmanto modernās aplikācijas, par kurām par šiem bīstamajiem posmiem var ziņot ļoti ātri. Arī mums droši vien savas rīcības jāvērš uz to, lai iespējami ātri tos trūkumus novērstu. Jā, šajā brīdī teikšu jums paldies. Nākamais jautājums būs par tēmu, kas vienā brīdī jau izskanēja, proti par turismu. Vai un kā jūs saredzat iespējas attīstīt novadu, balstoties tieši uz šo te nozari? Vārds Inderam Upītim, ko jūs varat teikt par turismu nozari? Par turismu nozars var teikt sekojoši. Vispirms Amatas novads ir ļoti bagāts. Ar daudz un dažādiem gan vēstures vietām, gan vietām ļoti skaistām, ko tiešām iesaku apskatīties ikvienam, ne tikai Amatas novada iedzīvotājiem, bet arī ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Šajā gadījumā es vairāk varbūt gribētu akcentu likt uz popularizēšanu. Proti, es saprotu, arī pavisam nesen biju iebraucis vietējā Amatas novada benzīna tankā. Tīri interesi pēc gribēju paņemt kādu bukletu par Amatas novadu, un, diemžēl, šāda iespēja nebija. Es domāju, ka tur vajadzētu vērst uzmanību, kur maksimāli kā varētu gan tos bukletus vai veikalos, vai benzīna tankos, varbūt pat skolās,
dot, lai iedzīvotāji, kas iebrauc Amats novadā, viņiem būtu arī veiksmi, viņi varētu paņemt, kaut vai būtu par roku stiepiens attālumā, viņš to varētu arī dabūt. Un, protams, arī izmantot internetu resursus, tāpat arī mājaslapu un Facebook, un arī veikt kaut vai šādu pašu akciju, braukt uz skaistām Amats novadu vietām, bildēt, filmēt un likt iekšā internetu resursos, jo šobrīd tas skatījums skaits viennozīmīgi būtu ļoti, ļoti liels, un tādā veidā arī mēs varētu viennozīmīgi arī popularizēt. Vai es pareizi saprotu, ka jūsuprāt šobrīd šie turisma objekti ir un ir gana sakopti, pieklibo mazliet šī komunikācija un mārketings? Turisma objekti ir, ļoti daudz ir, un ir gan izzināti, gan arī varbūt pašu Amatu novada iedzīvotājiem vēl līdz galam neizzināti. Tā kā es domāju, ka visai iespējas un perspektīva šajā jomā ir. Jā, kas par turismu nozari ir sakāms Elīte Eglītei? Es viennozīmīgi nepiekrītu kolēģi apgalvojumam, jo man ir diezgan grūti iedomāties mūsdienu cilvēku, kas bukletu pēc izvēlas kādu turismu objektu. Es domāju, mēs dzīvojam citā laikmetā, citos saziņas līdzekļos. Protams, ka mums ir bukleti, mēs viņus izdalām, bet viņi arī maksā naudu, un nebūtu nemazu naudu. Visvairāk bukletes izmanto tieši ārzemju turisti. Mums ir gan angļu, gan vācu, gan krievu valodā, un mēs nemitīgi atkārtojam. Es mūsu veiksmes stāstu saskatu. Uzskatu, ka mēs esam pēdējos 4 gadus šai jomā strādājuši ļoti labi. Un mūsu sadarbība un mūsu veiksmes stāsts ir sadarbība. Mēs sadarbojamies projektā un sadaļā par turismu attīstību Enter Gauja, kas ir saistīts ar visām pašvaldībām, kas ir ap Gaujas upi, ieskaitot Siguldu, Valmieru un visas pārējās skaistās pašvaldības. Mēs darbojamies Gaujas ilgspējīgas attīstības biedrībā, mēs darbojamies Hanzas pilsētu apvienības atbalstam ar saviem gastronomiskā turisma produktiem. Tā kā es domāju, ka mūsu sadarbības ir liels iespējas ar Cēsu pilsētu. Šobrīd šis jaunais projekts, kas saistīts ar kultūras mantojumu, finansu resursu piesaisti, kur mēs darbojamies 7 pašvaldības Vidzemē, tā skaitā Valmiera, Cēsis, Amatas novads, Pārgājas novads, Burtnieku novads un Kocēnu novads. Es domāju, ka mūsu veiksmes stāsts būs turismā sadarbība ar lieliem partneriem, kas ir mūsu kolēģi gan Sigulda, gan Valmiera, gan Cēsis. Jā, paldies. Un visbeidzot vārds Edgaram Mednim, kā jūs redzat turismu nozares attīstību? Protams, turisms nav pamatnozara un nebūs pamatnozara Amats novadā. Mums ir jādomā, lai šīs finansējuma piesaiste novadam nebūtu sezonāla, būtu pastāvīga, kas nodrošina pamat iedzīvotājus visu cauru gadu. Jā, kā papildus nozara tas varētu būt. Protams, mēs nenoraidām arī šo nozari, bet tāpat laikā informācija pa Vidzemes šosei braucošam nejaušam garām gājumam iegūstama ne līdzi paņemtā kompjūterā, bet gan bukletā, kurš ir saņemams informācijas centrā. Ir reālā dzīves pieredze, es braucu uz Iecavas novadu un man vajadzēja atrast vietu, un telefons nav līdzi. Redziet, un es redzu Lielvārdē informācijas centrs ienāk un pajauta, lūdzu, man Bauskas apkārtnes karti. Jā, gatavs viņam samaksāt. Nē, šī informācija jums pavēlta. Jā, paldies, sameklēju kartē vietu un aizbraucu. Karte ir ļoti nozīmīgs, informatīvs materiāls, var apstādāt mašīnu, izpētīt un braukt tālāk. Man nav jāseko pa telefonā visu laiku un jāuzman kāds līkums. Viennozīmīgi. Tāpat laikā mums ir izcils novads, zaļš novads ar skaistām dabas vietām, kuras šobrīd no cita viedokļa pat nav izcels. Tā ir pilnīgi, domāju, jauna turisma niša. Bioloģiski daudzveidīgās pļavas, neskartās pļavas, līdz ar to visa vide, kas ar to saistīta, kukaiņu pasauli, visas mūsu 16 Latvijā sastopamās kameņu sugas, 200 bišu sugas, par ko ikdienas cilvēks šobrīd varbūt nav interesējuši, nezinu, mums tas viss ir. Šobrīd kukurūzas lauki vēl to nav nonīdējuši. Jā, sargāsim to un popularizēsim šīs pavisam jaunās jomas Latvijai. Jā, šajā brīdī paldies par jūsu viedokļiem un tūliņ arī turpināsim mūsu sarunu ar jautājumu konkurentam. Klāt arī diskusijas sadaļa jautājums konkurentam, kas nozīmē, ka katram no jums būs iespējams uzdot sevi interesējošo jautājumu vienam no šeit studijā esošiem kolēģiem vai konkurentiem, kā nu jums pašiem patīk saukt. Vispirms jautājumu uzdos Indars Upītis. Kam tas tiks adresēts?
Mans jautājums būs adresēts Elītes kundzei. Par cik mana ikdiena ir saistīta ar izglītības iestādes vadīšanu, un tad man arī ir gan svarīgi šādi veidi jautājumi. Proti, pirms laba laika visiem zināms, ka Sērmūkšos tika likvidēta Sērmūkšu pamatskola. Pats personīgi biju aizbraucis uz sapulci un redzēju, kāda situācija tur notiek, kāda ir savstarpējā sadarbība Amatas novada deputātiem un vecākiem. Un tāpat arī ar nākamā gada 1. janvāri Amatas novada pašvaldība pieņēma lēmumu arī likvidēt Drabašu internātu skolu. Protams, tas ir uz tās bāzes, kad ir jāuzņemās finanšu saistības, bet, protams, Amatas novadam finanšu resursi ir tik, cik ir. Bet ir jautājums par ļoti svarīgu lietu. Proti, turpat Drabešos, Drabašu internātu pamatskolā pašvaldība pieņēmusi lēmumu ielikt iekšā gan pirmsskolu, tas ir saprotami, gan arī pamatskolas klases. Ņemot vērā, ka līdz šim pamatskolas klases Drabešos internātu skolā nav bijuši nokomplektēts, ir bijis gan mazs skolēnu skaits. Un tad ir jautājums, cik racionāls ir šis variants, ņemot vērā arī to, ka turpat blakus rokas stiepienā attālumā ir arī vēl viena ļoti laba skola, pamatskola. Lūdzu, jūs atbildat? Nesapratu visu to garo ievadu par Sērmūkšiem un likvidāciju, bet tas varbūt tāds stāsts par to, ka Amatas novada pašvaldība, protams, ir spiest risināt izglītības tīklu sakārtošanas jautājumus, ko nosaka gan izglītības ministrijas pamatnostādnes, gan pedagoģu jaunu atalgojumu ieviešana, gan arī mūsu izglītības attīstības stratēģija. Un mērķis un uzdevums ir katrā no novada pagastiem saglabāt vienu stipru izglītības iestādi, kas attiecas uz Skujienas pagastu, tad liekas, ka atbildēja, jo Skujienas pagasta teritorijā bija 2 izglītības iestādes, Skujienas pamatskola un Sērmūkšu pamatskola, abas ļoti nelielas, un doma jau 2 gadus atpakaļ veids šīs pārmaiņas. Un, protams, ka viņas vienmēr ir sāpīgas, viņas vienmēr ir pārdomu vērtas, un viņas vienmēr arī tādas būs. Bet arī šī spēcīga Amatas pamatskola ir izveidojusies likvidējot vienu skolu, seno veco vēsturisko Amatas pamatskolu, kurā nemācās neviens bērns. Un arī šajā gadījumā bija daudz sāpes un daudz neapmierinātības. Un vienmēr būs cilvēki, kas šajā ēkai braucot garām pārmetīs domai, ka viņi tur netur šobrīd izglītības iestādi. Drabašu internātu pamatskolas likvidācija ir saistīta ar izglītības ministrijas pamatnostādnēm vispārējo izglītības internātu skolu uzturēšanā. Un viena no pamatnostādēm ir, ka šīs vispārējās internātu pamatskolas netiek saglabātas. Un šobrīd Drabašu pagastā uz 2 skolu bāzes, uz Drabašu sākuma skolas bāzes un Drabašu pamatskolas bāzes, tiek veidot jauna izglītības iestāde ar nosaukumu Drabašu jaunā pamatskola, kuras iestādes saturs būs ne tikai jauna iestāde, bet arī jauns saturs, kuras prasmes un blakus esošā amatu māja ļaus mūsdienu bērnam izmantot prasmes, ko dod šis gadsimts, visu, kas saistīts ar informācijas tehnoloģijām un vienlaikus arī ar amatu prasmēm. Mēs esam runājuši ļoti daudz diskusijās par to, ka šodien bērnam pietrūkst prasmes darboties ar pirkstiņiem, bērnam pietrūkst laika un spēju attīstīt savas pārējās lietas, lai viņš nebūtu noslogots tikai ar telefoniem, ar planšetēm, bet mācītos pazīt dabu, mācītos pazīt vēsturi. Es domāju, Drabaši ir brīnišķīga lieta. Un par to, ka mēs atveram pirmsskolas grupas, es uzskatu, ka tā ir viena no lielākajām iespējām Amatas novadam iegūt pozitīvu bilanci tā saucamo starpskolu norēķinu jomā, jo no mūsu bērniem aptuveni pusi bērni mācās Cēsu pilsētā un citās Latvijas teritorijās. Un, protams, kad atverot šīs pirmsskolas grupas, īpaši mazu vecumu bērniem, par kuriem šobrīd iet runa, no 1,5 līdz 2 gadiem, pilsētā uz šiem grupu vecumiem ir rindas. Vecāki izvēlēsies, jo Drabaši atrodas no Cēsīm 8 km attālumā, līdz ar to viņi izvēlēsies šo pakalpojumu. Pie tam Drabašu sākuma skolas telpās, kur mums jau ir 4 bērndārza grupas, mums ir rinda. Šobrīd rindā mums tur ir 22 bērni.
Un šobrīd par to, ka šis projekts varētu būt neveiksmīgs, un es to nesauktu par projektu, es to sauktu par iespēju saņemt jaunu veidu izglītību, ļoti labu izglītību, kur strādās teicami speciālisti, strādās mūsu amatnieki, strādās tādi cilvēki kā Jēkabs Dimiters un vēl, kas ir piesaistīti šī projekta realizācijai, kas ir gatavi sniegt paraugu, kā Latvijas amatniecībai ienākt arī Latvijas laukos. Jā, paldies. Un tagad iespēja arī jums uzdot jautājumu konkurentam. Sakiet, kam tas būs adresēts un kāds tas arī būs partijai Tēvzeme un brīvība LNK. Mans jautājums pavisam vienkārši lasot jūsu programmu. Jūs rakstat, ka ieviesīsim sabalansētu budžetu un ilgtermiņa finanšu instrumentus. Kas ļauj teikt, ka šobrīd Amatas novada domē nav sabalansēts budžets? Un kādi būs tie ilgtermiņa rīki, ar kādām metodēm ieviesīsim šo ilgtermiņa budžetu plānošanu? Jā, vārds Indram Upītim, lūdzu. Sabalansēts budžets nozīmē to, ka visu pirms viņš ir pārdomāts. Lai katrai situācijai, katram pieņemtam lēmumam būtu apakšā arī pamatots arguments. Lai nebūtu tā, ka lūdzu, kāds ir pieņēmis lēmumu, un tad redzēsim, kā jūs izdzīvosiet. Līdz ar to, lai pieņemtu lēmumu, es uzskatu, ka viennozīmīgi ir jākonsultējās arī ar pārējiem, arī iedzīvotājiem, Amatas novada iedzīvotājiem, it īpaši, ja tas skar arī viņu intereses, kas attiecās uz ilgtermiņu plānošanu. Šeit ir jāsaprot tās prioritātes. Un, ja prioritātē ir viena no prioritātēm, pieņemsim uzņēmējdarbība, tad arī attiecīgi visu laiks un uzmanība ir jāvelta tam, jānāk kopā, jārunā un jādiskutē. Un ne tikai deputātiem, bet arī Amatas novada iedzīvotājiem. Tas skar ne tikai varbūt saistībā ar uzņēmējdarbības jomu, tas skar arī ar konkrēti iepriekš minēto saistībā ar izglītības reformām, ar skolu slēgšanu. Jā, skaidrs, ir savi iemesli, savi cēloņi, ir lietas, kas ir tiešām saprotamas, bet ir lietas, kas varbūt līdz galam nav argumentētas un saprotamas, un tāpēc ir svarīgs vairāk runāt un vairāk diskutēt. Jā, paldies. Un kā trešais jautājumu konkurentam uzdos Edgars Mednis. Vārds jums. Es uzdošu jautājumu Indram Upītim. Šobrīd situācija novadā ir tāda, ka ziemas periodā, šajā konkrēti ziemā, bērni uz savām slēpošanas sacīkstēm tiek aiztransportēti uz priekuļiem, slēpošanas biatlona trasi. Kā tu uzskati, vai nebūtu liederīgāk Amatas novadam iegādāties sniega motociklu ar rulli un distanču klasiskajām solim specializētu atsvaru, lai šīs trases izveidotu pie katras no esošām Amatas novadā skolām? Vai tas nebūtu liederīgāk? Paldies. Es viennozīmīgi piekrītu, ka tas būtu liederīgi. Un, cik arī noprotu, tad Amatas novadam jau šobrīd ir viena uzparīta, kas arī taisa trases. Un slēpošana ikvienā Amatas novada skolā ir bijusi viena arī no prioritātēm. Jo tiklīdz arī uzsniegs sniegs, tad es zinu, vismaz mūsu Amatas pamatskolā bērni ir uz slēpēm un to arī noteikti izmanto. Un šāda iespēja ir dota. Protams, te var runāt un var diskutēt, vai to vajadzētu pie katras skolas. Es domāju, ka jā, ja tāda iespēja ir, jo plašumi mums to atļauj, un to mēs varam veicināt, un es esmu tikai un vienīgi par to. Jā, paldies. Precizēt, Amatas novada domē nav tāda uzparikta. Tā uzparikta ir vienai nevalstiskai organizācijai, no kuras Amatas novada doma var nopirkt pakalpojumu. Jā, bet būtu noteikti liederīgi varbūt šo uzpariktu arī nomainīt pret jaunu, ņemot vērā to, cik gana bieži viņi arī lūst un prasa investīcijas. Jā, paldies. Mūsu sarunas gaitā mēs daudz runājām un pieskārāmies tēmai šai komunikācijai arī ar novada iedzīvotājiem un viņu viedokļu un vēlmju un vajadzību uzklausīšanu. Tāpēc vēlos vaicāt jums, kāpēc tad novada iedzīvotājiem būt aktīviem arī dodoties uz vēlēšanām. Kas būs tie jūsu varbūt motivējošie vārdi, lai 3. jūnijā viņi nepaliktu mājās, bet tomēr nāktu uz vēlēšanām un atdotu savu balsi par kādu no jums? Un vispirms došu vārdu Ailītei Eglītei.
Es aicinu Amatas novada iedzīvotājus 3. jūnijā būt aktīvas, piedalīties pašvaldību vēlēšanās, vēlreiz rūpīgi iepazīties ar programmām, iepazīties ar solījumiem, izvērtēt to cilvēku darbu, kas jau ir strādājuši, pavērtēt to cilvēku darbu un uzstādījumus dzīvē, kas ir šobrīd piesaistījušies vēlēšanām, un izdariet pareizo izvēli. Jā. Tālāk laiks izteikties Edgaram Mednim, tad kāpēc iedzīvotājiem vispār nākt un būt aktīviem vēlēšanu dienā? Es redzu, ka šobrīd Amatas novadā ir daudz darīt darbi, bet kā jebkurā dzīves jomā, zinām brīži iestājas nogurums un tie darbi apsīkst. Šobrīd ir izveidojušās 4 komandas, kurās ir ļoti daudz jaunu, aktīvu, ambiciozu cilvēku, kuri gatavi ieguldīt enerģiju Amatas novada attīstībā mazliet savādāk un aktīvāk. Nāciet un atbalstiet, un jūs saņemsiet pretī jaunu dzīves kvalitāti. Paldies. Inders Upītis, kā jūs motivētu iedzīvotājus nākt uz vēlēšanām? Es iedzīvotājus motivētu ar to, ka vispirms ikvienam Amatas novada iedzīvotājam ir ļoti lieliska iespēja pašam piedalīties saistībā ar Amatas novada attīstību. Tādā veidā, kad sniedzot balsi par sev vēlamo kandidātu. Un tas, ko es novēlētu, ka tiešām ņemtu atbildību, nākt uz pašvaldību vēlēšanām un arī balsot par to kandidātu, kas viņu ir uzrunājis, un balsot par jaunām pārmaiņām Amatas novadā. Un mūsu diskusijas pats noslēdzošais jautājums būs par to, kas tad varētu būt pirmais darbs, ko jūs paveiktu, ja kļūsiet par domes deputātu nākamajā sasaukumā, un vārds Edgaram Mednim. Mūsu pirmais darbs ir rakstīts mūsu programmā, mūsu galvaspilsētā. Tad pārcelšanās izdevumu no Ceisiem uz Ģikšu kultūras centru. Jā, paldies. Vārds Inderam Upītim. Ar ko tad iedzīvotāji un vēlētāji var rēķināties? Mūsu viena no tām prioritātēm, kā arī minēts tajos 3 atslēgas vārdos, ir attieksme un sadarbība ar iedzīvotājiem. Proti aicināt kopā uz kopīgu domu grupu, uz diskusiju, kas viņuprāt ir tas svarīgākais un aktuālākais jautājums, kam arī mēs visi varētu pievērst uzmanību un ar drošu soli to arī darīt. Jā, un visbeidzot vārds Elitei Eglītei. Droši vien, ka mēs turpināsim uzsāktos darbus, rūpīgi izanalizēsim tās jautājumus un tās uzdotos uzdevumus, ko izvirza šobrīd pārējie vēlēšanu saraksti, un jaunā doma visnotaļ veiksmīgi turpinās iesāktos darbus, jo es gribu atzīmēt, ka Amatas novads šo pēdējo gadu laikā ir iegūst 27. vietu no 119 pašvaldībām, ar savu attīstības indeksu, kur mēs sākām 8 gadus atpakaļ ar kādu 80. vietu, ļoti neveiksmīgu stāstu. Tad šobrīd es uzskatu, ka mēs esam strādājuši kopumā pareizā virzienā. Jā, šajā brīdī teikšu visiem jums lielu paldies, ka ieradāties un gan izklāstījāt šos te problēmu jautājumus un devāt arī risinājumus. Skatītāji, rīt raidījumā novada izvēles būs saruna ar Valkas un Lubānas novada domes deputātu kandidātiem. Šajā brīdī gan teikšu jums visu labu!